Labrīt, man ļoti patīk, kā Lato Lapsa saka vienotības vēzis. Un es gribu tādu mazliet papilozofēt, kas tas tāds vēzis ir. Mēģināsim, kā zinātnieki, bet tā apmēram tādā ikdienas lietotāja izpratnes līmenī par to papilozofēt. Kā vēzis, tas ir tā kā svešķermenis, kurš iefiltrējās kaut kādā citā ķermenī, parazīts. Un viņš kaut kur sākumā iekortelējās dzīvot kaut kādā tādā kaktiņā, un viņu ielaiž, pieļauj. Un pēc tam viņš lēnām sāk savus kaut kādus taustekļus tā visās orgānos, visās struktūrās tā iefiltrēt tālāk. Bet viņam ir viens komandcentrs, tāds svešķermenis. Tas ir tas komandcentrs, no kurienes viņš tos savus, tos taustekļus iefiltrē citos orgānos. Un tad viņš lēnām visā organismā, jo it kā organisms ir, viņš ir tā kā pabeigta, nodalīta būtne. Un tad viņš iefiltrējās visos orgānos, un viņus pārņem atkal tā vadība viņos. Un beigās viņš tā kā arī visu to organismu ir savā kontrolē. Bet tā bēda ir, ka viņš jau neidentificējās ar tā organismu vajadzībām. Viņš ir no ārpuses, viņam ir lielais komandcentrs ārpusē, un viņam ir vienalga. Viņš to organismu izsūc visas dzīvības spējas, un organisms vairs nevar pašs saglabāties, pašs atjaunoties, un viņš aiziet bojā. Un Lato Lapsa to nosauc Latvijas valsti, kuri pārņēmis ir vienotības koalīcija. Bet kas vainas tai vienotības koalīcijai? Vaina tāda, ka jau tas Zatlers slavenais apvērsums bija, ka atlaist Saimu un viss kaut kādus tur izdarīt, noklausīties ar ārzemes pēcdienestu palīdzību visu latviešu nacionālo uzņēmēju partiju vadītājus un visus biedrus, un tos cilvēkus visus diskreditēt. Un visu tādu, tā kā tautas partija bija 1000 biedru pa katru Latvijas novadu. Viņus visus diskreditēt, nobīdīt nost un ielikt iekšā cilvēkus, kas visi bija sagatavoti Soros fondā, visādas tā kā tie rečeka vadītāji, Tringas, Priņģi un visi pārējie Raudzep, visi tie ir ārzemnieki un spēc skolās un par Soros naudu un par visu sagatavoti tādi gudri cilvēki, kuras bija gatavoti kā pārņemt varu, kā izveidot citu sistēmu, kā to liberālo, visu tādu atvērtību, visu runāsim, bet tikko viņi paši nonāk pie varas, tā pirmais, ko viņi izdarīja, ievieš cenzūru, ievieš tā kā visas Latvijas struktūras spēka, tur knapi, vidi, visus tos ieliek atkal tos savus spēc sagatavotos cilvēkus, un tas bija ļoti dziļi ilgstoši plānots tāds apvērsums. Un tagad parunāsim tālāk, bet kas tad ir tas visi tie fondi, finansisti, un kas ir tas vēzis, kāpēc viņš ir svešķermenis? Kāpēc viņš noēd to organismu, kurā viņš ir lēnām iefiltrējies? Tāpēc, ka jāatgriežās ir pie 1913. gada Vudrauks Vilsons ASV parakstīja dokumentus, kā naudas sistēma, valsts centra banka tiek atdalīta. Tā kā mums ir 4 varas, vai, teiksim, sirds organismā Latvijā, tur būtu viena no tām varām, tur aknas, 2, nieres, 3, plauša, 4, vai tādas, teiksim, tie dzīvībai svarīgi organismi. Un kas tie ir tās 4 varas? Tā ir it kā izpildvara, ministru padome un tie cilvēki, kas visas nozars Latvijā vada,
kurus ieliek Saeimas, bet tas ir atsevišķi varas atzars. Tad ir deputāti, likumdevēji, otrā vara, tad ir tiesu vara, trešā, ceturtā ir preses vara, ja ir neatkarīga presa, tā kā mums bija vēl tā saukto Latvijas nacionālo uzņēmēju grupējumu savstarpēji konkurence, tur Ventspils grupējums, un tad tur Valmieras un Rīgas, un visi tie cilvēki tur savā starpā konkurēja par veiksmīgāko biznesu un tā tālāk. Nu jā, viņi arī kaut ko privatizēja no Latvijas uzņēmuma, bet tas bija vēl latviešu rokās. Un Kalvīšu valdība atstāja 2 miljardu plusā budžetu. Un tagad, kad iefiltrējās tas globālistu vēzis, tad ir jau parādi, tā kā Āfrikas valsts iedzīt parādos. Un viss koprodukts ir katru gadu jādod, un tas vēzis, viņš izsūc visus spēkus, viņš pats palielinās. Nu, ko tagad grib izdarīt nākošā Siliņas valdība un šitie te, kas tagad ir ielikt gan Rīgas domē, gan valdībā, gan ministra padomē, gan arī viņi savi cilvēki tiesā, gan presi, visi ir pārņemti, Kariņš viņi sakoncentrēja vienās rokās, viss LNT, TV3, kaut kā TV4, visi ir pazuduši, ir palikuši tikai centralizēti, kas saņem algu no ministra padomes, un ielikti arī tādi neatkarīgie žurnālisti pazuduši, visi tie, kas šo pašu paradigmu globālismu virza. Un ko viņi virza, kas ir tālāk, tas vēzis tos savus taustekļus vēl uz kaut kādiem organismus parojās pretī, kas mums vēl ir Latvenergo daļai atdots tam kaut kādam Nordpūlam, cenas daudzkārt paceltas, bet ko viņi grib pilnībā atdot, viņi tā, ka viņš vairs vispār nav, nu un tad ko darīs tas vēzis un tie finansisti, kas savā labā visu to organismu sāk izsūkt, Viņiem šobrīd vajadzīgs veidot mākslīgu intelektu, Stargate, tur projektu pa visu pasauli, kaut kādas bitcoin miningus un tā tālāk, online kazino un viss. Viņiem galvenais, kas trūkst šausmīgi vajadzīga elektrība. Nu, un ja tas piederēs privāti kaut kādai vienai korporācijai, un jūs pateikt, mums viss tā elektrība vajadzīga sev, saviem bitcoin miningiem, online kazino un Stargate'am sekošanas dažādām palantīru ierīcēm. Un jūs, latvieši, gribiet būvējiet jaunu heisu. Ja jums Zviedru fondi pārdos kādu zemes pleķīti, būvējiet jaunu, sametiet naudu, kaut kur būvējiet šitos te vēja propellerus. Šitais Latvenergo ir mūsu, un mēs visu to enerģiju pārsilknēsim saviem online kazino. Tā viņi var izrīkoties, tās ir viņu tiesības, tas ir viņu īpašums jādos. Un Latvijas meži. Mēs vēl varam tādu lasīt tur kaut kādas sēnes, bet tā kā kādi viņiem ir izcirst mežus un uzlikt visur uz tās zemes tos vēja ģenerators. Nu, tas ir viņu tiesības, ja tas viņiem piederēs. Un ko vēl viņi tur grib, kaut kādas, kas mums palikušas ostas, kas tur bija vēl, ko viņi grib pēdējās visas lietas, lai Latvijai vairs nepieder iti nekas. Tā, ka Latvijas viss ir kārtībā, viss ir privatizēta. Bet ko nozīmē privatizācija? Tas jau nav tā, ka latviešiem būtu kaut kāda nauda. Vai ir nabaks latvietis, vai tāds mazā uzņēmuma, vai lielā. Visiem ir tā vide un sekošanas iekrītas, ir tā nosekojuši, ka tik, cik viņam ir ienākumi, viņam mazlietiņ vairāk uzliek to nodokļu maksājumu visu. Un visi viņi tiek lēnām izspiesti, un jo vairāk naudas, jo lielāk nodokļi, un visi dzīvo uz izdzīvošanas robežas. Tāpēc, ka tās vēzis, viņam vajag ar vienu vairāk. Viņš jau neapstājās, viņam nav tā, tas ir maniakāla alkatība, viņam ir raksturīga, un tāpēc viņš ir slikts, jo vienkārši būtu tā, ka, nu labi, viena partija no latviešiem nāk pie varas, un viņi lēnām viss kļūst par monopolu organizāciju, un pilnībā pārņem Latviju. Tas nebūtu slikti. Bet šī nav iekšējā organizācija, tā ir šo finansistu vēzis, kurš ir iemeties arī Amerikā un visās valstīs. Un tagad ASV mēģina republikāņu to vēzi arī cīnīties un atgriezt apakaļ, bet tas vēzis ir iefiltrējies visās struktūrās pa 100 gadiem. Jo tā kā es tikko stāstīju par tādā, parasta cilvēka līmenī, izpratnes bez nekādiem zinātniskiem terminiem, tad viņi atdalīja 5. varu.
ka banku sistēma Woodrows Wilsons parakstīja Shiftam un Warburgiem un Morganiem un Rockefelleriem, Rothschildiem, ka viņu šī banka, privātās bankas, ka viņas kļūst par FRS, Federālo rezervu sistēmas, tā kā ASV valsts bankas, kā neatkarīga vara, ka varas auditu netaisa valsts prezidents. Ko viņi dara, cik viņi nodrukā naudu un izdala. Viņi, teiksim, nodrukā tagad pandēmijas laikā Federālo rezervu sistēmas vadība nolēma, ka 6 triljoni, tas ir 6000 miljardi. Latvija 20 miljardi parādā, bet viņi nodrukāja 6000 miljardi. Pareizāk sakot, viņi deva atļauju tiem drukātājiem to naudu emitēt, nodrukāt, bet reāli viņi tikai 4 triljonus nodrukāja, pietika. Un visām valstīm, kas piekrita šim apvērsumam, izdalīja tā naudu, lai viņi var savus ierēģņus un spēku struktūras un vidus, knabus, visus uzturēt un palielināt skaitu. Un tagad arī, priekš kam vajag to naudu Siliņas kundzei un Ašrādenam, visiem šiem Soros skolniekiem. Viņiem to naudu vajag, lai vēl to aparātu palielināt, lai ieviestu kaut kādus palantīrus, digitālās valūtas, kaut kādas sekošanas ierīces, biometrijas, visu kaut ko. Ne jau viņiem vajag, lai izveidot, teiksim, kaut kādu Latvijas nacionālo uzņēmumu. Mēs arī būtu mieru aizņemamies 2 miljārdu atjaunojam VF, izmetam tur ārā visādus īrniekus un sapērkamies visādus aparātus, kā čipus gatavot, kā tos tur video kartes, kaut kādas lidmašīnas. Tagad mums arī Latvijā, starp citu, ir Tarragonas un Belmont divas lidmašīnas taisa būvē. Ot viņas, piemēram, ielaist VFā, lai tur mums tāds Latvijā būtu kaut kāds, tā kā Silikona ielai vai Maskavai kaut kādā arī tur uztaisīts jauno tehnoloģiju, viss tāds centrs, un VFs ļoti piestāvētu, kolosāli būtu vesels, tur kvartāls, maza pilsēta, tikpat liela, tā kā es nezinu, Vecrīga. Un tai VF teritorijā un pārpa ielu tur vēl bijusi vagonu rūpnīca, viss, tur uztaisīt tiltiņu pāri un uztaisīt tādu baigo centrā, un kādreiz VFs bija tikpat liela pasaules vēroga korporācija, Latvija bija spējusi radīt kā Nokia vai kā Tesla, visu, un lai mums atkal ir tāda korporācija. Lūdzu, tā mēs esam mieru, bet kas viņiem vajadzīgs? Tikai palielināt to aparātu, visādas aģentūras, atkal sekošanas, kaut kādus tur, visus tos Ķīnas modeļu ieviest, visās sapirkties tur dronus, policistus, kaut kādas tur sekošanas kameras izkarināt uz visiem stabiem. Un tas ir, kāpēc viņiem vajag to naudu, privatizēt vēl pēdējo Latvijas tādus, un kas, teiksim, ir tas, pēc kā cīnās tie finansisti pasaules, tas vēzis ar visiem saviem tiem taustekļiem sagatavotiem, tiem diversantiem un spiegiem, kas Latvijā ir iefiltrēti. Tas ir 3 lietas - zeme, ūdens un elektrība. Tas ir 3 lietas - zeme, ūdens, enerģija. Un tas ir tas, pa ko arī karoja man vectēvs, bija tur sapieru pulka dibinātājs. Viņš arī bija izmācījies karaliskās tur kara lietas un izgājis Pirmā pasaules karā līdz Krimai, un tur sarkanie komunisti tur izspieda ārā, viņus visus ar kuģiem, un te viņš aizbrauc uz Melnkalnu ar visiem tiem pavēlniekiem, kas tur bija pulkavieši, un tur viņš nodibināja kā otru izglītību diriģents muzikas skolu, un tikko beidzās karš, viņš atkal atgriezās pēc dažu gadu tiem kara gadiem pa Eiropu, atgriezās Latvijā un nodibināja latviešu sapieru pulku Latvijas. Pa ko viņš cīnījās, man bērnībā vēl stāstīja? Par zemi, ūdeni un elektrību. Par to, kas ir dzīvības pamats Latvijā. Un katrs latvietis saprata, ka ja būs zeme piederēs latviešiem un uz tādiem noteikumiem, ka nodokļi nav jāmaksā, bet katrai latviešu dzimtai ir pleķīts, visu to Latvijas teritoriju sadalīt, ka katram Latvijas pilsonim, es te ieskaitu arī Latvijas krievus vai ebrejus, tie, kas ir patrioti, kas arī šeit ir piedzimuši, kas dzīvo kopi, tais kaut kādas pašas apfinansējošas uzņēmumus, laukus, apsaimnieko rūpnīcas tais. Tie ir arī Latvijas patrioti. Un nevajag jaukt
tos migrantus, ko vienkārši kā tādu armiju ieved, tāpat kā ASV Antifa un šitais Black Lives Matter, tie ir visi arī Sorosu fondu sagatavoti un šo finansistu, baņķieru klana, tās mafijas sagatavotas tādas kaujinieku vienības, kas jebkurā brīdī, kā viņiem samaksā, uzreiz saka, taisiet uz ielu cīņas un visus tur močiet un veikalus demolējiet un riepas dedzeniet un viss. Un viņi jebkurā valstī ir tā kā tāds slēptais ierocis, kā ugunsgrēku uztaisīt vai tādu sociālu pandēmiju. Viņi to priekš tam viņi ir sagatavoti. Un Latvijā jau arī ir, es nezinu, tagad nekādas robežas netiek apsargātas un visi šie globālisti viņus ieved iekšā masveidīgi. Un es, ka izies pa vakaros pa ielām, nav vairs ne latviešu, ne krievu valoda. Forši izspieda krievu valodu, bet arī latviešu valodu kopā ar viņu. Runā tikai kaut kādi studenti, franču, vācu valodā, kaut kāda angļu valodā, turisti vai ziemeļnieki, kas tur dzer aliņas un čurā uz brīvības pieminekļu, un vēl šitie te melnie staigā. Nekādu vairs nav. Es arī Ziemassvētku naktī iekāpu tramvajā, nobijos, ka tāda sajūta, ka es būtu kaut kur Āfrikā vai es nezinu, Anglijā vai Francijā, kur vairāk vispār balto nav. Nu, jā, viņu, teiksim, doma ir tāda, ka viņi, tie ierēģi, kas ir šo tīklu izveidojuši, to vienotības globālistu, šo baņķieru interesēs, to tīklu pa visu Latviju, ka viņi, es pazīstu daudz no viņiem, ka man arī tur mēģināja vervēt, ka pa Latvijā paliks tikai šie ierēģi. Un visi tie zinātniskie institūti ir arī Hopkins universitāte nopietni žurnāls par, teiksim, etnisko sastāvu un tautu iespējām izdzīvot, prognozē, ka Latvijā pēc pārdesmit gadiem, pēc 50 gadiem, kā uz gadsimta beigām, paliks daži 100 000 latviešu vispār kā tādu. Jo tā tendence, ko tas vienotības ievies, viņa straujāk. Mēs visu laiku turējāmies 1,8 miljonu, gan pēc otrā pasaules kara, gan tagad 90. gadā bija 2,7 un palika tagad atkal 1,8. Bet jau pēdējos pāris gadus kopš šī tāda tās lielā reseta 20. līdz 30. gada plāns vēl daudz straujāk sāk samazināties. Dzimstību un vispār arī aizbrauc latviešu skaits. Man arī bērni, tur dēls izmācies kvantu fiziku un tur baigais ģēnijs, Vācijas valdība dod pa brīvu naudu, bet viņa kurspiedrs te iznēsā kaut kādas te arī ar pakistāņiem tos zaļos ēdienas. Tur Vācijā viņam arī piedāvā darbu, bezmaksas izglītību, dzīvokli, tur kādā arī tai Stargate projektā visiem tiem matemātiķiem, kas māk to mākslīgo intelektu programmēt, kas ir tagad tikko tur pie Altmana un tie iemācījušies to vadīt. Tiem ir tā kā ārpus konkurences zaļā gaisma, bet Latvijā tādiem cilvēkiem jānēsā te tās zaļās somas, jo viss, kas ir tie projektēšanas darbi, to sakal vienotības vēzis atdod kaut kādiem tā kā vēlēšanu sistēmu, ne jau kaut kādiem talantīgiem matemātiķiem, bet lai apgūtu tos 12 miljonus kaut kādam atkal šoferu dēlam, partijas biedram, kurš tagad to naudiņu apgūst, un pēc tam vēlēšanu naktī pasaka, nē, viņš tomēr nestrādā, atvainojiet, un nekādas sekas no tā nav. Tā es varētu vēl runāt, lai to izklāstītu, kas grib saprat, tā kā pasakās beigās, kas grib saprata, kas piedalījās, tas dabūja kaut kādu to manu redzējumu, kas neatnāca uz šo uzrunu, tas palika vēdriņas kasīdams. Tā.